Čau visiem! Mēs esam atpakaļ mūsu podkāstu studijā. Un šodien mums viesos ir grupa Īsavienojums. Sveiki. Kā jums šī diena gājas, vispārīgi šī nedēļa? Ir jau nedēļas nosaukums tomēr. Jā, es nezinu, nedēļa pagāja milisekundē. Diezgan ātri šonadēļ patiesībā pagāja. Jā. Kaut kā nekas nenotika. Aizgāja. Ātri pagāja. Un varbūt jau kādi plāni brīvdienai, jo tomēr brīvdienas piekdiena beidzot ir klāta. Nu, varbūt svinēt drauga dzimeni. Svinēt trešdaļas no Īsavienojuma dzimšanas dienu. Jā, tas, kas šodien netnāca. Tas, kas šodien, diemžēl, netika. Un otrs varbūt paņemt kādu grupas mēģinājumu. Jā. Ļoti labs plāns, manuprāt. Bet, tad sarunu vadu šodien es, Renāte Kalniņa, un varbūt jūs varat iepazīstināt par sevi, kā jūs sauc un kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Man sauc Kārlis Kolbergs. Esmu vokāls grupas, un mans mīļākais ēdiens viņam, ka būtu, es teiktu, špageti makaronu ar tādu smuku torni ar tomātu mērci. Okay. Mani sauc Leo Beķers, es esmu Īsavienojuma bundzinieks, un grūti spriest. Es ticamāk jau kaut kas no itāļu, gan jau pica vai lazaņa uz to itāļu pusi, es domāju. Jā. Tu jau palielam diezgan līdzīgi kā Kārlim, jā? Jā. To pusi. Bet labāk. Nē, mums arī mēģinājumi bieži vien aiziet tā, ka paspēlējam mūsu instrumentus, sarakstām varbūt kādu jaunu materiālu, un tad ejam taisīt ēst. Pagājušajā mēs pietaisījām pilnu pannu ar olu kulteni. Un kas ir jūsu top ēdienu bijuši parasti? Vai jūs vienkārši aiziet paskatīties, kas ir leduskapī, to visi sametat pannā? Jā. Lielākoties ir tas, ko mēs varam atrast pa lētu naudu. Vai nē, lielākoties ir tas, kas vienkārši jau ir kaut kur stūrī. Tas, kas ir Leo leduskapī. Jā. Tad vienkārši visi tā kā Leo nosponsorēja, visi tiek izāst. Un tad pēkšņi mamma atnāk mājās un skatās leduskapis tukšs. Es neko nezinu. Viņi te atnāca mēģināt, un pēkšņi ēdiena nav. Es neko neesmu dzirdējis. Jā, tu neēdi, jā? Nē. Es tur džemoju, es domāju dziesmas. Viņi kaut kur aiziet uz 5 minūtēm, un nav ēdiena pēkšņi. Es nezinu, ko viņi dara. Mēs nepēdām. Par ko tu runā? Suns. Vai suns mājās ir vispārībā tāds? Ir, jā. Viņš uzbruk viņiem. Ar saviem apskāvieniem. Ja spēlē nepareizās notis, tad viņš uzbruk. Un nav bijis tā, ka jums suns iztraucē visi, tad tā kā jūs ierakstat pēkšņi, jā, tā kā viss ļoti labi, pēkšņi suns sāk riet jums pie durvīm. Vai arī viņš pie jums atnāk? Par laimi pagaidām nē. Pagaidām nē. Taču man liekas, ir bijušas reizes, kad suns piedzied klāt kaut kādu pantu fonā, no lejas kliedz kaut ko. Tas man liekas, ir bieži noticis, jā. Tad mazliet atgriezīsimies pie tēmas, kā jūs vispār izdomājāt to, kā grupai būs nosaukums Īsavienojums. Kā jūs vispār pie tā nonācāt? Vispārībā mēs no sākuma nebijām Īsavienojums. No sākuma mēs tā ilgi domājam, kā mūs varētu saukt, un nonācām pie vārda Pethheads. Jā. Mēs to atradām Bedres gals. Mēs to atradām kādā angļu vārnīcā. Mēs vienkārši vienu vakaru šķirstījām, kā mums varētu saukt, un tad Pethheads atradām. Jā. Izklausās tā. Neizklausījās, manuprāt, labi. Tad mēs nonācām kaut kā līdz Īsavienojumam. Mēs, precīzāk es, vienā vakarā vienkārši domāju, un ienāca galvā šī ideja nosaukt grupu par Īsavienojumu. Piegāja pie Leo klāt, viņam bija tāds, kāpēc gan ne? Labāk nekā Pethheads šaubām, jā. Bet kā jūs vispār sakomplektējaties kā tā grupa? Kā jūs vispār sapratat to, ka jums ir jāveido grupa, ka jūs darīsiet ar mūziku? Un kā tieši jūsu stilā, kā jūs dziedat? Varbūt jūs varat padalīties mūsu klausītājiem, kas jums vispār ir pa stilu. Sākās viss no kvasa. Jā, pareizi. Labi. Pa lielam mēs ar Kārli katrs savu instrumentu. Mēs nezinājām to, ka mēs katrs spēlējam kādu instrumentu kādu laiku, jau dažus gadus. Un katrs bijām savā mākslā, bišķi ierubušies. Savā pasaulē. Jā. Un es Kārli vispār jau diezgan sen pazīstu. Un tad vienu dienu es pusdienās aizgāju pie viņa. Prikalu pēc piedāvāja viņam kvasu, kas man bija palicis pāri. Un viņš piekrita.
tādējādi mēs kaut kā nedēļu vēlāk nonācām līdz tam, ka mēs kopā ejam mājās un mēs aizrunājāmies par mūziku un vispār to, kurš klausās un kas kā. Un izdomājām paņemt mēģinājumu skolā, paģamot vienkārši. Jo mums tieši tajā laikā parādījās bungas skolā. Jā, tieši tajā laikā bungas skolā bija un mēs vienkārši izdomājām saspēlēties. Un tad pēc tās pirmās reizes sanāca sarunāt otro, trešo, un tad lēnām mēs viņus iesaucām par mēģinājumiem. Jā. Un tad Alberts pievienojas. Alberts fakts tāds, ka viņš spēlē čellu, un mums nav basģitāris, bet negribās arī meklēt kaut kādu nezināmu čali, jo gribās draugu lokā taisīt visu. Un mēs izdomājām, labi, pieliksim Albertu pie basa. Un es domāju, tā nebija slikta ideja. Viņš vispār labi māca spēlēt. Viņam arī dzirde ir attīstīta, un tagad, kad viņš ir. Jo viņš ir profesionāls. Viņš ir gājis mūzikas skolā. Viņš zina mūziku patiesībā. 10 gadus. Jā. 9 man šķiet. Un tagad, kad ir apguvis mazliet vairāk basu, tāds rīktīgi labs basa partijas spēlē. Sanāk no jūsu grupas pa lielam. Pamati mūzikas ir tikai Albertam, kas ir gājis mūzikas skolā, vai jūs esat paši gājuši, bet nesat pabeiguši? Ir bijuši šādi pamati, kur solfeģos arī esmu pats pamācījies, un mūzikas teorija kā tādu. Es plus mīnus apzinos vienkārši tas, ka Alberts visilgāk ar to ņemās, un viņš ir tas, kurš to dara tādā vairāk, es neteiktu nopietnā, bet vairāk tādā. Viņam ir lielāka pieredze ar kaut kādiem uzstāšanās, kaut kādi atzīmes, un kad vajag perfekti nospēlēt pēc notīm. Un tieši tas, kad viņš pievēršas tieši pie tā, kam jābūt. Jo man liekas, mums kā lieta tas, ka mēs ļoti ilgi gājām bez nekādām mācībām, vairāk pašmācības ceļā, un tādējādi mēs nonācām līdz. Darīsim savā veidā, un ja patiks, tad patiks. Un ka tur nevajag mēs, piemēram, neiespringstam, es domāju, tik ļoti uz kaut kādiem sīkumiem. Varbūt. Bet viņš tā diezgan mierīgi runā. Viņš pats tagad arī mācās mūzikas skolā. Viņam ir diezgan labi teorijas pamati. Es vienkārši visu spēlēju pēc dzirdes, un skan labi, tad skan labi. Sanāk, tu pēc notīm vispār, Es zinu tikai pirmās stīgas. Viņš zina, kas ir tabi. es zinu, kas ir cipariņa uz līniju kops. Līniju kops, jā. Jā. Tad mazliet atskatīsimies vēl jūsu, bērnības pusē vairāk. Kā jūs sapratāt to, ka jūs esat saistīti ar mūziku, kad vispār mūziku jūs saistat, ka jūs tu, piemēram, aizgāji uz mūzikas skolu un tu vairāk uz to, kā jūs vispār? Jā. Man viss padarīja. Bija tā, ka kaut kādās maziņās klasītēs bija atnākusi koklas spēlētāji, un pēc tās lekcijas, tā teikt, ļoti sagribējās spēlēt kokli, bet tā arī nenonāca līdz tam. Un tad jau gadus vēlāk, Covid laikā, jau 2020. gadā, sāku spēlēt ģitāru. Man uzdāvināja kādiem dziesmu svētkiem, Ziemassvētkiem ģitāru, un sāku spēlēt. Un tā arī pašmācības ceļā esmu nonācis līdz šodienai. Man vairāk bija tas, ka es lēkāju no bērnībā. Es nevarēju izvēlēties, kādā pulciņā es gribu iet, un es esmu gājis dejošanā, peldēšanā un visu kaut kā. Dejošanā, peldēšanā un viegli lietikā, basketbolā, es kaut kur. Man visi šie sporta veidi man kaut kā ātri apnika. Un tad es izdomāju, es vienu dienu redzēju, man liekas, kaut kādu Instagram video vai kaut ko, kur Čalis bungas spēlē, man likās baigi krūti. Es izdomāju, es gribu spēlēt bungas, un tad es sāku iet uz privātu nodarbībām pie viena pasniedzēja, un pamazām sāku apgūt vairākus topus, un tad tas viss kaut kā palika par kaut kādu lielāku lietu, un es pat, ja godīgi nezinu, kā es līdz šim esmu nonācis. Es vienkārši šitu pa bungām, un kaut kā es tagad podkāstā sēžu. Nebija no sākuma tā, ka vecākiem tāds, ka tu pats grib spēlēt bungas, ka viņiem tāds uzreiz bungas. Tā, visi dzirdēs, ausis sāpēs. Es domāju, pie sevis viņi to bez šaubām nodomāja. Bet, bet bija ļoti pretīm nākoši vecāki. Viņiem ļoti patika tā ideja pa lielam. Un, es esmu ļoti pateicīgs par to, ka viņi man ļāva spēlēt bungas. Tad mazliet jūs varētu padalīties mūsu klausītājiem, jo varētu būt, ka diezgan daudzi nav vispār jūs dzirdējuši, kas jūs tādu pa mūzikas žanru jums ir. Jūs varētu padalīties, kas jums ir pa šo žanru un kā jūs vispār nokļuvāt līdz tam, kad jūs vēlaties izpildīt tieši šādu stilu? Mēs spēlējam tā reāli vienkārši roku. Nav nekāds subžanrs rokam.
mēs spēlējam tas, kas mums patīk, kas ir rockstā reāli. Nu, kaut kas vairāk uz smago. Smago, nu. Tā kā Mums ir daudz panka dziesmas, piemēram. Punk rocks, grunge rocks, kaut kas uz to pusi. Es pat nezinu līdz galam, kādu mēs žanru spēlējam. Ir vairāk tā kā, man liekas, nosaukt to par vienkāršu roku, kur varbūt bišķīt par prastu, bet nosaukt to par metālu ir pārspīlējums nereālais. Un mēs vienkārši... Vienalga rocks. Mēs varbūt bišķīt ārdamies. Vienkārši, jā. Un ja patīk, kā skan. Izgāžam mūsu jūtas tajā. Jūs tādā veidā izveidojat savu stiliņu, ja jaunu stiliņu atklāsiet ultāmies nākotnē. Tas būtu ļoti fēni, ja tā notika. Vai jūsu grupai vispār ir kaut kāds talismans vai kaut kas tam līdzīgs moto? Es nezinu, nav video formāts, vai ne? Nē. Nu, tad klausītājiem to būs grūtāk redzēt, bet viens ir mūsu logo īsavienojums un ir zibens bulta caur to. Un tad, piemēram, mums uz kraklēm ir tāds kā vienradzis varētu parādīt. Vienradzis, kurš dēbo. Es zinu, tas ir ļoti profesionāli. Kā jūs nokļuvāt līdz tam, ka tas ir jūsu talismans? Es pat nezinu, man tādu kraklu uzdāvināja. Kārtu paskaidrot. Man arī tādu kraklu uzdāvināja, es nezinu. Tas vienkārši tā nonāca līdz mums. Ārēji cilvēki arī piedalās mūsu materiālā šad tad. Man šo kraklu uzdāvināja ģimenes draugi uz 9. klases pabeigšanu. Viņam likās interesanti. Pēkšņi tas ir logo kaut kāds. Kaut kā iesēdēs mums, jā. Varbūt arī kā daži klausītāji, piemēram, kā es arī esmu pamanījis, ir īsavienojuma uzlīmes. Kā jūs nonācāt līdz tam, kad jūs vispār viņus sākat printēt un kaut kur izlīmēt tādās random vietās? Varbūt jūs varat pastāstīt, kur varbūt kāds klausītājs grib redzēt, kas nav redzējis, kur jūs esat pamanījuši, ka vēl joprojām stāv, ka varētu paskatīties. Par pašām uzlīmēm viņas tā kā... Tad, kad mēs uztaisījām mūsu īsavienojumu logo, tad bija tas tāds, kā, šis izstītos krut uz līmes. Un tad vienkārši uz līmpapīra mēs saprintējām daudz logo un tur izgriezām un sākām kaut kur likt. Bet, ja jūs gribat redzēt šīs uzlīmes, viņas ir gandrīz kā visur. Viņas ir Ogrē, viņas ir Rīgā, viņas ir Slovākijā un Spānijā un Horvātijā un Austrijā un kaut kur. Bet es zinu to, ka viena ir Origo tunelī, pie jumta. Nevis pie jumta, bet pie augšas tunelim. Un Ogrē ir kaut kur uz dažādiem stabiem. Ir viens arī pie Dēls teātra. Jā, pie Dēls teātra ir uzlīme. Viņas ir viskaut kur. Mēs esam uzsākuši tādu procesu, kuru mēs pat nevaram apstādināt. Viņš ir lielāks par mums. There's no going back šajā. Tā reāli Leo ir tāds vislielākais uzlīme līmētājs starp mums trim. Jo, ja nav ko darīt vienam pašam pilsētā, ko citu darīs, jāiet reklamēt sevi pa lielam, es domāju. Bieži pie Origo arī parāds tāds uzlīmes ar saukli Rīgas satiksmi pieviļu, kas arī ir viena no mūsu dziesmām. Tā ir mūsu pirmā dziesma. Pirmā dziesma, jā. Kas tika sarakstīta augstā ziemas dienā pa 2 stundām. Tad tieši jūs ievirzījāt mazliet tieši nākamo jautājumu, ka bija tieši jautājums par to, kā jūs nokļuvāt līdz šai dziesmai vispār, kāda bija tā ideja, pats sākums, ka tā kā vajag par to uzrakstīt, kas bija tas, kas tā kā atslēgas, teiksim tāds. Un kā jūs beigās nokļuvāt līdz tam gala rezultātam, kā notika tas tapšanas process? Es regulāri pagājušajā gadā braukāju uz Rīgu katru dienu, ne katru dienu, bet katru brīvdienu pa lielam. Es sapratu to, ka man ir Rīgas satiksme nereāli pieviļ, un ka tramvaji un trolejbusi kavē, un cik briesmīgi, un es netieku mājās, un es netieku uz vilcienu, un viss slikti, un ārā ir ziema, un viss ir augsti un bēdīgi, bet es nezinu, pa lielam mēs tikām pievilti. Un par pašu dziesmas radīšanu. Dziesmas radīšana bija tāda, ka mēs skolā kaitinājām skolotājs, kas bija stāvs zemāk. Sākām domāt šo dziesmu, un tā kā bija tāds haha, smieklīgi izklausās. Tramvajs aizbrauc, mani atstāja tā tipa. Jā, mēs nosēdējām, mums beidzās stundas skolā, un mēs nosēdējām skolā līdz kaut kādiem 8 vakarā. Tajā dienā patiesībā bija kaut kāda kļūme ar apkuri, un mēs vienkārši palikām skolā līdz 4. Mēs mājās varējām iet jau 12. Mēs palikām līdz 4 skolā. Pareizi. Skolā ūdens pazuda. Un viss tā kā, mēs varam iet mājās, tikmēr mēs izdomājām aiziet vienkārši mēģi taisīt. Un tad Kārlis bija izdomājis kaut kādu rifu, un man viņš iepatikās, un es biju izdomājis kaut kādu drambītu, mēs salikām kopā, un tad tur
palielam uzrakstījām schēmu un tad aizgāja. Nezinu. Jūs gan daudz minējāt, ka jums tā kā mēģinājumi notiek skolā, vai jums bija tā, ka jūs skolā jums deva arī iespēju tā kā parādīt sevi tā kā citiem kaut kādos pasākumos, kaut ko tādu, vai jums bija tāda iespēja vai nē? Bija viena iespēja, bet tas nebija skolā, tas bija pie interešu izglītības festivāla. Man bija ģitāras pasniedzēja, kur es vienkārši gāju, lai dabūtu skatuves pieredzi. Un viņi piedāvāja, varbūt es ar savu grupu varu uzstāties tajā festivālā. Un tas tā reāli, kas no skolas ir nācis kā piedāvājums. Bet tā citi nav bijuši, ja? Nu, vairāk ir tas, ka mēs darbojāmies arī skolas pašpārvaldē. Un tāpēc mēs taisījām visus skolas tiktokus, tāpēc mēs sevi bāzām visur, kur varējām. Un, piemēram, mūsu pēdējais skolas tiktoks, kurā mēs jebkad bijām tajā skolā, ir, mēs noreklamējām sevi. Un mēs ielikām savu logo tur un mēs rādījām, kā mēs spēlējam. Mums tur bija pilnīgi cits temats tajā video, bet mēs tik un tā... Temats nebija saistīts ar skolu. Jā, temats vispār nebija saistīts ar skolu, bet mēs vairāk gribējām vienkārši sevi noreklamēt. Vai jūs negribējāt pieņemsim skolas balli, lai tā, balle notiek visu, un tā pēkšņi tāds jūsu viesi, jums tā kā jūs varētu sev naudiņu tādā veidā piepelnīt, vai arī tieši pa brīvu, ka jūs ar kaut kur citur ballē, vai jums neienāca uz tādu ideju? Mums pat to piedāvāja, man liekas. Mums piedāvāja, bet mēs nebūtu nospēlējuši pat 20 minūtes tajā laikā. Jā. Tāpēc tas bija pats sākums, ka mums tas piedāvāja. Jā, mums piedāvāja uz kaut kādu Ziemassvētku balvu vai Valentīna dienu balvu. Un tad mēs kā grupa pastāvējām 3 mēnešus. Jā, labi. Jā, labi, 3 mēnešus, jā. Un cik jūs jau ilgi tagad pastāvat? Jau gadu. Nē, nav vēl gads. Gandrīz gads. 1. decembrī būs precīzi gads kopš pirmā mēģinājuma. Tad tiešām gandrīz gads. Kaut kādi 10 mēneši, jā. Un ja jums tagad piedāvātu kāda skola, piemēram, kurā jūs mācāties, kā pieņemsim kaut kādā pasākumā, ka pieņemsim tikpat labi tā balla vai kaut kāda pilnībā atsevišķa pasākums, pieņemsim, tiek plānots saistīts ar mūziku, kur viss intereši kaut kas ar mūziku un pēkšņi uzaicina jūs, jo jūs kā skolāni, kas ir izveidojuši grupu, vai jūs piekristu vai nē? Es domāju, mēs būtu daudz gatavāki tam jau tagad. Jo mums ir materiāls arī. Jā. Bet vai atkal jādomā, vai skolēniem patiks šī mūzika, jo es nezinu, vai jebkuram katram patīk šāda tipa mūzika. Jā, jo mums ir, es neteikšu šārdīšanās, bet mums ir vairāk, mums ir bliešana, teiksim tā. Mums ir vienkārši izpriec mūzikas veidā. Jā, palielina. Mūsu izpriec, precīzāk. Mēs izliekam savas dusmas un priekus un bēdas un visu to kaut kā pārvēršam par mūziku un ceram, ka kādam patiks. Jautājums, cik es manīju, ka jums jau nav nekur kaut kāds Spotify, kur jūs esat izlikuši jau, vai man liekas, ka nebija. Ja? Mēs pie tā strādājam. Tas ir daudz garāks process, nekā mēs paši bijām gaidījuši, bet bez šaubām tas notiks. Mēs gaidījām, ka mēs albumu jau būsim sarakstījuši vasaras vidū. Un tagad mums ir tikai, mums pat nav pusi albums. Nē, ir pusi, bet mēs tuvojamies uz beigām. Vairāk fakts, ka tagad skola viss ir atsākusies un katrs savā pilsētā pa lielam dzīvo un tad ir jāsaprot, kas kur kā. Kā arī jāmeklē kādas ierakstu studijas, kas varētu būt kā mūsu budžetā, kas nav tas pats lielākais. Jo mēs esam 10 klasnieki, tāpat jā. Kā tieši par tiem mēģinājumiem, kā jūs vispār atrodat tādu kopīgu laiku, ka jūs beidzot visi tiekat, jo jūs visiem ir tas, ka jūs katrs kaut kur citur dzīvē, katrs kaut kur citur mācās, kādam vēl kaut kādas aktivitātes. Laiki viss ir sapildīti. Kā jūs atrodat to laiku patiešām, ka jūs varat rakstīt pilnvērtīgi un izmēģināt un varbūt kaut ko minimāli ierakstīt priekš sevis kaut vai? Sestdienas. Jā. Tā kā mums ir 5 darba dienas, un tad mēs padarām sestdienu par mūsu darba dienu, kur mēs varam savu darīt beidzot. Protams, nevienmēr mēs to varam izdarīt, bet tas ir, mēs mēģinam turēties pie noteikta laika, lai kaut kas virzītos, lai nav galīga sēdēšana dīķī. Jā. Pa lielam runa ir vairāk par to, ka mēs visi saprotam, kur mēs ieliekam savu darbu, un ka mēs saprotam cik daudz, ko mēs varam izdarīt ar to vispār.
Cik vienmēr tie mēģinājumi ir produktīvi? Tas ir cits jautājums. Cits jautājums, jā. Un cik jūs bieži taisat tāds mēģinājums, jo gan jau nav tā, ka katru sestdienu katram ir brīva? Tā mēs arī runājam, tā kā sarunājam kaut kādu pusnedēļu iepriekš, un tad mēs noskaidrojam, vai mēs tiekam, un parasti mēs vismaz pēdējā laikā mēs tiekam. Jā, par laimi pēdējā laikā ir diezgan regulāri. Protams, uznāk kaut kāda, Albertam arī, viņš arī ir aizņemts vīrietis, un tā kā viņam uznāk arī kaut kāda pasākuma savēja, un tā kā mēģis atkrīt. Bet, ja nesanāk sestdienā, mēs ņemam svētdienā. Brīvdiena. Ja svētdienā, tad neko. Un cik jums stundas apmēram sanāk, kad jūs pavadat, līdz jūs vispār saņematies, teiksim tā, esat visi izrunājuši, visu sākat darīt, jums pēkšņi iznāk moments, vairāk neko nedarams, pļurkstēšana notiek pēkšņi, un tad jūs atkal dabūnat to motivāciju, lai turpinātu, tad cik tur stundas beigās sanāk? Ka jūs jau esat pāduši vēl, gan jau, ka vēl kaut ko uzspēlējat? Par laimi sākumi mums ir diezgan ātri. Uzreiz, kā visi atbrauc, uzreiz mēs sākam spēlēt. Tas ir, kāpēc mēs vispār ieradāmies. Bet tad ir dažreiz tā, ka mēs varam nospēlēt 15 minūtes un aiziet gulēt un paēst un neko nedarīt visu atlikušo reizi. Skatīties filmas un burbuļot pa dzīvi. Bet ir arī reizes, kur mēs, man liekas, varam kaut kādas 3 stundas bez apstājas spēlēt. Kā kuru reizi, bet lielam jau lielākoties es teiktu, ap 3 stundām mums mēģinājumi ilgst. Cik vien varam. Bet viņi nav tā kā nopietni mēģinājumi. Nav tā, ka mēs visu laiku dragājam un domājam, mēs tā diezgan mierīgi. Mēs mēģinām lēnā garā visu taisīt tā, lai nav arī viss baigi sastresots un saspiests. Jo galu galā šis ir arī jautrības pēc. Jo, ja stress, tad vairs negribēsies to darīt, un tad nebūs vairs tā prieka. Jā. Kā jūs mēģināt sevi popularizēt? Tas ir viens, kas caur skolēm pašrozdīgi, uzlīmes. Yeah. Gan jau, ka caur Instagram jūs varat pateikt, jo gan jau daži klausītāji nezin, jo varbūt dzird pa jums vispār pa pirmo reizi, un varbūt ir kaut kāds koncerts, kur jūs drīzumā varētu uzsāties. Instagrams ir @īsavienojums 3 ICI un 2 S. @IIISS avienojums. Vajadzētu atrast, manuprāt. Sajies. Sajies tieši tā. Bet par koncertiem, jā, mums ir, kā jau mēs tagad, kā jūs minējāt, katrs savā pilsētā, katrs savā laikā, tur ir koncertu organizēšana diezgan sarežģīta, bet noteikti mēs to neapstādinām. Mēs jau esam uzstājušies šur tur, un mēs to noteikti gribam turpināt. Tagad tuvākais, ko mēs domājam, ir pieteikties Depo 20 minūtes slava, kur ir iedots grupām iespēja sevi sākt popularizēt un sākt uzstāties tieši no Depo kluba. Jā. Vecrīgā, jā. Kā jau, jo es esmu bijuši koncertiem, kā bija vispār pa pirmajā reizē, kad jūs saprotat, neviens pa lielu jūs nepazīst, jūs neesat nekur izlaiduši. Un vai nebija gadījumā tāds strestāds, rīktīgais strestāds, maršrutā mēs visi aizies, tā sāks smieties vai vēl kaut kas, vai nebija tā, ka visi jau uznāca, ka visi nelabāk neim priekšā? Pašā sākumā mēs tā kā, pirmais koncerts mums vispār bija tas interesanti to jauniešu festivāls, kā viņu sauc? Nē. Pirms tam mēs vispār, bez basista, bez Alberta, uzstājāmies tepat jauniešu mājā. Jā, pareizi. Bija Mara Dagna koncerts ar gulbīšiem, un pēc tam varēja iet džemot. Mēs izdomājām, labi, aiziesim, paģemosim. Tā bija tāda reāla pirmā uzstāšanās. Tad 2 pintiķi uzlien priekšā. Viņš jau paņēma kociņas no gulbīšiem, un tā arī nav atdevis. Jā, un tur tādi 2 sīkaļas uznāk uz skatos un grib paspēlēt. Par laimi daži tur palika paklausīties. Nebija tā, ka tur galīgi izgaišanās. Un tur nākamais koncerts bija interesanti to, kā viņu sauc? Interešu izglītības festivālā, kur mēs arī, kad mēs bijām trietā, bet tas bija bišķi dīvaini, jo tas bija dienas gaismā un saulē tur cepamies tādi arī 3 tādi sīki. Un arī nebija tā kā bija blakus skvēra skatuvē. Jā, pat ne uz skatuves blakus viņai uz asfalta. Bet, nē, bija labi. Cilvēki kliedza atkārtot, kas bija ļoti pārsteidzoši. To mēs gan negaidījām. Jo mums bija plānots vienu dziesmu. Jā, mēs neatkārtojam to pašu dziesmu, mēs aizgājām pie citas. Jā.
Un kāpēc neatkārtojāt to? Varbūt kādam dziļi savu tas jautājums, kas dzirdēja un teica atkārtot un cerēja, ka jūs atkārtosiet to, un jūs pēkšņi atkārtojāt to. Vajag jau izlikt visu, ko var no sevīm. Kaut kā materiāls ir jāizklāst citiem. Tā jau mēs varējām atkārtot vispār, kāpēc mēs tā izdarījām. Ja atkārtot, tad tur sanāk to, tieši tāpat dziesmu otrreiz, manuprāt. Jā. Šoka faktors pietrūkst. Un arī tā kā nevienmēr koncertos, kad tu bļauj atkārtot, viņi nenāk un nespēlē tieši to pašu dziesmu atkārtot. Viņi nospēlē 1, 2, 3 citas dziesmas. Jā, arī tas, jā. Pa lielam atkārtot ir tā kā sinonīms, tur pagarinam koncertu. Jā, 3 dziesmas. Kā arī, es biju manījis pati arī, kad jūs bijāt šajā pasākumā, kas bija jauniešu mājā vēl viens, tas Jāriskē, ja nemaldos bija tā nosaukums. Kā jums vispār patika tas, kad bija jaunām grupām dota iespēja, vai jūs gribētu tā, lai kaut kāda tāda tipa pasākums notiktu atkārtoti, un varbūt jums ir, kas jums ļoti, ļoti patika, ko jūs nemainītu, un varbūt kaut kas bija, kas varbūt kaut ko izmainītu. Es domāju, tas bija kolosāli. Man liekas, tā bija ļoti laba pieredze. Es vispār ļoti atbalstu to ideju, kad turpinātos šādu veidu pasākumu jauniešu mājā, jaunajām grupām. Par pašu pasākumu nav daudz ko iebilst. Varbūt vairāk fakts, ka varētu uz skatuves likt. Jo mums bija, kur mums bija sanāk? Ārā. Tāpat tās pie durvīm. Jā, bet tā ir sava veida skatu. Tā ir sava veida skatu, mūs jau redz un tā, bet, nezinu, varbūt fakts, ka mēs bijām fiziski zemākā līmenī par visiem skatītājiem, šķita interesanti, bet nē, tā jau cilvēki aplaudēja un klausījās, un viņiem patika, tā kā par to. Labi, ka klausījās. Labi, ka klausījās. Bija gan, es tā kā dziedu, un es pats dziedu ar acīm ciet, jo, nezinu, man vienkāršāk. Un vienā brīdī es atveru acis, un kāds vecs vīrs paņem abus savus pirkstus un liek ausīs, lai skaņu nedzirdētu. Baigi. Oi, un ko tu nodomāji tajā momentā, kad tu to ir? Es pasmējos un turpināju dziedāt. Jā, tad es pēkšņi aizmirsu, ko es gribēju jautāt. Atnāks. Jā, atnāks. Bet tagad jāizvēl cits jautājums, tad jau par to laiku. Kurš vispār ir tieši īsavienojuma logo autors? Tas nosaukums tieši, ka ir tieši tādā fontā un ka tieši tur bulta. Tas būšu es. Es vienkārši paņēmu papīra lapu un sāku skicēt, un tā reāli nonācām. Un Leo arī atrada šī fonta reālo versiju Word dokumentos un citās. Un tad mēs varējām sākt likt visu kaut kur citur, uz citām uzlīmēm un visu kaut ko. Nav tikai katru reizi jāmēģina attēlot tieši tas pats fons. Tas ir labi. Tas ir produktīvi. Redz, kā mēs darām kaut ko. Vai jums ir bijis tagad nesen, ka jums ir kāds rakstījis, jūs varētu atnākt pie mums uzspēlēt kaut kad nesen vai kaut kas tāds? Vai jūs paši vienmēr kaut kur mēģināt pieteikties, vai mēs varam pie jums uzspēlēt kaut ko? Kā mēs esam ņēmuši info no citām grupām, ir daudz efektīvāk un labāk pašiem uzprasīties un līst pa vidu kaut kādiem pasākumiem. Un tas ir arī daļai, kā mēs tikām dažos koncertos. Bet tā, ka mums kāds rakstīja, tas nedēļa, ka gluži būtu. Daži ir tur pieminējuši, ka varētu uz kaut kādu dzimšanas dienu vai kaut kādu ballīti mūs pasaukt, bet nezinu, joprojām gaidu vēstuli no viņiem. Tā arī nav atnācis. Tā arī nav atnācis. Satieku katru dienu skolā, bet nav atnācis. Nav atnācis ēpasts. Es reāli kā tikko atcerēju. Gadās. Tas ir apmēram, kā mēs dziedam mūsu dziesmas. Es nezinu vārdus dziesmām. Es pļauju tas, kas man nāk galvā. Atskaņas varbūt pazūd šeit dažos pantos. Bet, kamēr ideja ir pateikta, tikmēr jau labi. Zin kā uztraukums, un tad panti sāk jukt ar vietām un vārdi jukt ar vietām. Tad ir kā ir. Vai jums ir bijis tā, ka jums pieņemsim, nezinu, latviešu tautas skotē ir dzirdējis, kā jūs dziedat? Īpaši tev, Karla, ir dzirdējis kā dziedu un pēkšņi. Tā jautā pēc tam tā. Vai arī tā, tu pateici nepareizi to, tur bija jābūt tā un tā, nevis tā, kā tu nodziedi. Es vairāk esmu es, kurš viņam tādas lietas. Jā, jo neviens no skatītājiem jau nezina, kā teikt dziesmai vajag būt. Ja tu arī
sačakarējies kādā ģitāras daļā, bunga daļā vai basa daļā. Tas klausītājs jau nezina, kā viņai jābūt. Tu vari darīt, ko tu gribi tā reāli. Jā, tur ir sava brīvība. Faktā, ka mēs esam jauna grupa vēl salīdzinoši. Un ka līdz mums nav ieraksti oficiālie vēl, tikmēr mums ir vēl vairāk wiggle room mūsu vārdos un rifos un bītos un tam līdzīgi. Es pēc tam atcerējos savu jautājumu, kur es gribēju. Neizmirst. Kāds ir vispār jūsu grupas mērķis, ko jūs gribētu panākt ar savu grupu, pastāstīt, parādīt citiem? Kas slēpjas zem tā? Mēs būsim pirmā grupa, kas uzstāsies kosmosā. Tāda bija mums ideja. Un tad, es nezinu, mēs tieši tajā interesanto interešu izglītības festivālā, kad mēs staigājām pa pilsētu, mēs ar Albertu runājām, kā mēs varētu, cik mēs tālu varētu iet ar šo grupu. Es nezinu, no sākuma mēs pārņemsim Latviju, tad būs pasaule, tad mēs uztaisīsim lielāko koncertu, un tad uz mēnesi, un tad kosmosā. Un man liekas, tad pietiks. Tas bija piebilst arī pēc tā interešu izglītības festivāla koncerta. Bija un daudz cilvēku, bet tāda maza cilvēku kopa, kas vienkārši gāja garām tāds rock'n'rolls un tā. Jā. Man tas likās tik kolosāli vienkārši. Jā, cilvēki atpazina, jo viņi redzēja mūs pirms 15 minūtēm, bet tā forša, labi sajūta. Bet vai ir tā, ka tie paši cilvēki ir mēdz reizēm, kad jūs ieraugat uz ielas to pašu, parāda, vai izskatās tā, ka viņi ir aizmirsuši jau pa jums? Aizmirsuši. Diemžēl aizmirsuši. Bet, kā kuru reizi ir daži, kuri ir bieži, ka mums atsūta bildes, ka redzēja mūsu uzlīmes kaut kādi, vai draugi vai draugi, un tad to piemin, jo viņas ir visur, un tad par laimi kāds vismaz atcerās mūsu eksistenci. Jā, tas ir labi. Es zinu, ka ik pa laikam ogrēt pasākumu, tad satiek paziņu, viņam vienmēr tas jautājums, kāpēc jūs neuzstājaties? Jā, pareizi. Jā. Vienmēr tāds jautājums. Un kāpēc ir tas iemesls pa lielam? Kāda būtu atbilde? Mēs nezinājām. Mēs vienkārši nezinājām. Mums nebija informācija. Visi novaļ to, ka informācijas nav, jā, tā katru reizi. Jo mēs vienmēr, kad ejam uz Vogas pasākumiem, mēs uzzinām vai nu iepriekšējā vakarā, vai nu tajā pašā rītā. Un tad vienkārši ejam uz to pasākumu. Yeah. Ko jūs varbūt mainītu? Arā līdz vai man tikai tā izklausās? Vilciens un lietus un cilvēki kliedz un viss slikti. Es nezinu, kas tās paskaņām. Ko jūs varbūt mainīt tā, lai jūs kļūtu vairāk populārāki, lai jūs vairāk pamanu varbūt tieši no internetu vides, varbūt? Kā jūs domājat, kad jums varētu pienākt tas punkts, ka pēkšņi uz klikšķa visi pēkšņi ļoti daudz cilvēku sāk piesakot, ļoti daudz sāk klausīties? Tagad. Labi, nē, es jokoju. Tas ir grūts darbs. Tas nav tik vienkārši klikšķis. Vairāk tas ir fakts, ka mēs liekam postus daudz savā Instagramā un ka mēs mēģinām visu kaut kur tagot sevi un tikt kaut kādos citu cilvēku storijos un postos un tam līdzīgi. Bet man liekas vairāk, no interneta vides ir kaut kāda posti, jā, bet pati man liekas, tas efektīvākais veids būtu iet patiesībā uzstāties kaut kur. Iet un uzstāties ir efektīvākais, jo cilvēki nāks uz tiem šoviem, tu vari iesildīt kādu citu grupu, kādu lielāku grupu. Tas cilvēks atnāk uz to lielāko grupu, uzzina par tevi, varbūt patīk, un tad tu gūsti popularitāti. Jā, nāk garā. Kāds jums būtu ieteikums jaunajiem mūziķiem, kas vēl it kā ir izveidojuši tagad savā starpā grupu vai domā taisīt kaut ko reizēm uzspēlēt, kaut ko nē, bet kaut kā nesaņemās uztaisīt to kā grupu, ko jūs ieteiktu viņam, kā izvairīties, kas būtu ieteikums, ko patiešām izdarīt, un novēlējums viņiem. Novēlējums būtu vienkārši spēlēt. Rakstīt dziesmas, atcerieties savas dziesmu idejas, pierakstiet visu. Pierakstiet vārdus, pierakstiet formas dziesmām un uzbūves, un tad pamazām liekat visu kopā. Tad jau sajies. Sajies, jā. Un izvairīties, mēs nevaram baigi teikt, jo mēs neesam veca grupa, mēs arī esam diezgan jauna grupa. Bet kā jūs jau esat piedzīvojuši, ko jūs toču vairāk negribat piedzīvot? Vismaz mēģināt, nepiedzīvot to. Gan grūts jautājums. Man liekas, ir
Tas bez šaubām, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk mūsu mūzika, cik es esmu dzirdējis. Jo, piemēram, mēs vienreiz ņēmām ar Kārli mēģinājumu arī skolā. Tad mēs mēģinājumus taisījām 5. stāvā. Mēs atveram logu pēc mēģinājuma un pašā lejā skolas mēs dzirdam to, kā kāds tur kliedz, ka jūs tur vēl sliktāk nevarat paspēlēt vai kaut kas vēl skaļāk vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tas jau bez šaubām un es saprotu, ka kritika būs vienmēr. Un labi, tas pat mani baigi neietekmēs. Man liekas, kaut ko pārspīlēju. Bet tādā ziņā arī cilvēki, kuri ienīst, viņi zina par mums. Tāpat mēs gūstam popularitāti savā veidā. Ja, pat slikta uzmanība, tik un tā ir uzmanība. Tieši tā. Kāds būtu jūsu mērķis šim gadam, lai noslēgtu 2023. gadu? Kāds ir noslēgt mērķi, ar ko dabūt? Varbūt jums jau ir zināms mērķis nākamajam gadam vai nākamajiem 3 gadiem kopsumā. Tik tālu mēs nedomājam. Noteikti koncerts vairāk spēlēt šogad. Šogad, jā, vismaz vienreiz uzstāties. Vismaz. Un ja mums labi iet, es arī ļoti gribētu domāt, ka mums šogad sanāktu ierakstīt mūsu dziesmas studijā. Ja ne šogad, tad šo mācību gadu. Jā, tad vismaz šo mācību gadu. Bet, jā, un labi, nākamajos 3 gados sazinu, kur mēs būsim, bet noteikti gribam uzstāties daudz kur vairāk. Jo ar koncertiem ir vislielākās problēmas, ka tur ir patiesībā tas smagākais darbs. Tikt kaut kur uzstāties un tad sarunāt visu, kas kā un kur. Kā arī savest savu materiālu kārtībā. Jā. jo ir ļoti bieži tā kā, ņemam to un to dziesmu. Kura tā bija? Kā viņi izklausījās? Kāds bija baseline? Kāda bija ģitāra? Tas arī vārds nevienai neatceros. Jā. Bet, tāpēc mēs arī daudz demo rakstam, lai visi atcerētos. Lai atcerētos, un tad arī tos mēģus vismaz pagājušo mēģi mēs ņēmām, lai atcerētos visu mūsu materiālu, atkārtot viņu. Jā. Tad tas, kas būs sestdienā, tas gan jau arī būs, lai atkārtot visu. Mēs nevaram vienkārši močīt dziesmu ārā jaunu katru mēģinājumu. Tas būtu ļoti... Tas būtu quantity over quality. Tagad uz dziesmu rakstīšanu mēs piebremzēsim un vienkārši atcerētāsim mūsu materiālu. Cik jums jau vispār kopā ir, varbūt klausītāji kaut kādu dziesmu atcerās? Varbūt jūs varat pateikt kaut kādu nosaukumu vai kaut kas varētu asociēties ar to dziesmām, jo varbūt daži pat nenojauš, ka, es viņu vispār biju dzirdējusi. Man liekas, to, ko cilvēki visvairāk ir dzirdējuši, ir Rīgas satiksmi pieviļi. Tāpēc, jo mēs viņu skandinam visur. Jā, mēs viņu visur liekam, un arī uzlīmes visur. Cik mums ir dziesmas pabeigtas? Es visiem saku 6, bet es nezinu. 6 vai 7? Mums ir kaut kādas 6, teiksim, drošības pēc 6, kuras ir tā konkrēti pabeigtas, ka mēs zinām, kas tur ir. Un tad ir kaut kādas 3 vai 4, kur ir puse uzrakstīta. Ir jau kaut kas iesākts. Ir iesākts, bet mēs neesam pat pusceļā viņās. Arī, kā jau teicu, tagad piebremzēsim un atstrādāsim. Jā, vairāk nevar, vajag vairāk paskatīties uz apakaļ, jāsaprot, kas ir kā. Varbūt jums ir kaut kāda pateicības vārda, kam jūs ļoti pateiktos, kam jūs teikt ļoti liela pateicība, ka jūs varbūt nemaz nebūtu tikuši līdz šejienai, ja nebūtu šis cilvēks vai lieta vai nezinu, jebkās. Valdim Silovam. Silovs, tieši tā. No Ogres pirmās vidusskolas, jo viņš mums tieši atļāva deva šo iespēju spēlēt skolā un sākt mēģināt skolā. Tā kā viņam noteikti mēs pateiktos. Viņš ir īsts champ. Jā, viņš ir daudz izpalīdzējis. Viņš arī ir tas, kurš, man liekas, piedāvāja mums spēlēt ballē. Jā. Viņš atbalstīja. Viņš kaut gan viņam bija jāstrādā burtiski blakus telpā aiz papīra biezām durvīm. Viņš jau runāja, ka viņš nopirks tāds noise cancellation austiņas. Jā, bet viņš ļāva mums spēlēt un tur līdz 9 vakarā sēdēt skolā un atstāt mums atslēgas. Viņš ļāva, jo, manuprāt, viņam patīk tas, ka jaunieši kaut ko mēģina darīt. Fakts, ka viņš uzticējās, ir ļoti forši. Viņš beigās nopirka tās austiņas, vai ne? Tomēr paciet. Vienīgais veids, kā to pārbaudīt, ir aiziet uz skolu, mēģināt taisīt pa ilgiem laikiem. Pārsteigt visas skolotājas bijušās. Pārsteigt to skolotāju, kur mēs besījām ārā. Un kā vispār bija skolotājiem tāds, es beidzot varu darbi daudz skolā vai jādara, pēkšņi dzird no augšas. Tas ir precīzi, kas mums ir noticis vairākas reizes. Mēs spēlējām 5. stāvā un 4. stāvā ar ķīmijas skolotāju.
Un pat pirmajā mēģinājumā, pašā pirmajā džemā, ko mēs jebkad taisījām, viņi uznāca mums bārties virsū, ko jūs te trokstat, pagriežat klusāk. Bet tās ir akustiskās bungas, tu nevari gluži tur pagriezt neko klusāk. Un tas turpinājās, tas šādi tad notika. Un tad viņi gāja sūdzēties Valdim Silovam, un viņam neinteresēja. Viņš tā kā, jā, whatever, jā, turpināt spēlēt. Bet, tā kā, jā, viņiem vajag klusāk. Jā, bet turpināt spēlēt. Vai jums ir kaut kas, kas jums pietrūkst ogrē, lai es varētu tieši ierakstīt, vai kaut kas tam līdzīgi? Ko jūs ļoti gribētu redzēt ogrē, kas pietrūkst, lai varētu attīstīties vairāk šie jaunie mūziķi? Es gribu redzēt mūzikas veikalu ogrē. Jo katru reizi, kad gribu kaut ko nopirkt no mūzikas veikala, ir viens braukt uz Rīgu, otrs meklēt internetā, bet internetā nevienmēr var atrast tieši to, ko tev vajag, vai tu nevari zināt, vai tev tas derēs, tu viņu nevar izmēģināt. Jā. Nu, studijas ir šur tur ogrē pieejamas. Es nevarētu nosaukt viņas tikai, bet kaut kas ir lasīts, redzēts. Ir dzirdēts vārds. Nu, nevis vārds vārdā, bet ir dzirdēts pa klusiem telefoniem. Un tā kā. Bet es domāju, vairāk fakts, ka grupām ir, kur uzstāties, man liekas, tas joprojām ir viens ļoti vērtīgs faktors. Ka ir, kur iet un parādīt savu mākslu. Un kā jūs domājat, kā jūs to panāktu? Ja jums būtu pateikts, tagad tā, vajadzētu pārceļat savas, tā kā jūs tam, ka jums pasaka, grupām vajag uzstāties, ko jūs darītu, kur vietu jūs tieši izmainītu, un kas tieši būtu izmainīts, lai tas būtu realizējums? Varētu kaut kādu. Nu, labi, tas jau ir nākotnē, tad, kad ir ienākums arī pašam savs, bet nopirkt kādu zemes gabalu, renovēt viņu, pārtaisīt tādu kā skatuvi, dabas skatuvi. Kaut kā attālāk mazliet no pašas pilsētas, lai nav trokšņu sūdzības, bet kaut ko tādu varētu. Es domāju, jāliek tieši pilsētas centrā, lai visi dzird. Vairāk publikācijas tiksim Ogres avīzē. Un tā kā atceries, slikta uzmanība tik un tā ir uzmanība. Vai jums nav bijis kādreiz doma vispār, jo ir skvēra skatuve, un jums nav bijis tāds, vai prikla pēc, kad aizmaucam tur un nospēlējam? Tas, mēs to ļoti gribētu, Tas nebūtu slikti. Tas nebūtu slikti. Diemžēl līdz tādai iespēja mēs pašlaik vēl neesam nonākuši, bet sazinu, kas notiks nākotnē. Kaut kas varbūt parādīsies. Kāds jums būtu novēlējums tieši klausītājiem, kas arī tieši ir pa mūziku, grib kaut ko darīt, vai kaut kāds iedvesmojošs vārds, vai kaut kas tam līdzīgs? Pieraksti visus interesantos vārdus un atskaņas, ko tu jebkurā brīdī iedomājies. To visu pieraksti, jebkādu melodiju, vai kas tev ienāk galvā, uzreiz pieraksti, jebkādu. Ja pat viņa nav laba. Visu, kas tev ienāk prātā saistībā ar mūziku, vai tās ir atskaņas, vai tie ir akordi, vai tas ir beats, vai jebkas, visu to pieraksti. Jo agrāk vai vēlāk tev vajadzēs kaut kādu partiju kaut kam, un tev būs viss šis savāktais materiāls, kuru tu vari izvēlēties un ņemt, un viņš tev ir stākpailots jau cik ilgi. Un personīgi man pašam tas ļoti palīdz, ka es, piemēram, uzreiz kā man ir kāda ideja, es to pierakstu, un pēc tam vēlāk, ja man vajag dziesmai vārdus, tad es atveru to, kur es to pierakstīju, un tad ir kaut kas pilnībā saskan ar pašu tematu dziesmai. Tas ir ļoti vērtīgi. Es mēģinu visu pierakstīt galvā, bet nevienmēr tas izdodas. Un kāds būtu tavs novēlējums klausītājiem? Tieši tā kā ar mūzikas sākšanu, ja? Vispārīgi. Kā jau iepriekš minēju, vienkārši spēlē, mēģina attīstīties. Spēlējot dažādas dziesmas, kuras tev patīk, un varbūt tehnikai pievērst uzmanību. Jā, tehnikai, tonim. Tons nav tik svarīgs sākumā, bet tonim, lai tā ģitāra arī, piemēram, arī izklausās normāli. Ja tu spēlē ģitāru, tad tev jāmāk kustināt pirkstus, piemēram. Tam jāpievērš uzmanība. Bet arī nevajag uzreiz padoties, protams. Jā. Ja tu sāc, mēģini to izpildīt līdz galam un nepadodies, jo, piemēram, ģitārai pirkstu gala āda tā kā nobēržas un tad sāp pirksti uz dažām dienām, bet tev pāraug reāli vēl viena kārta pāri un tev vairs nesāp. Tā kā nevajag padoties pie pirmās kļūdas, skrambiņas. Mocības palīdz nonākt līdz vieglākam, vai kā tur bija, vai kaut kas tam līdzīgs. Labāk, grūtāk, labāk ciest, labāk ciest treniņā nekā mirt karā vai kaut kas tam līdzīgs. To es vienreiz kaut ko dzirdēju. Tā kā pain is gain.
pain is gain. Kā jūs vispār sapratāt, kā jūs gribat ar mums runāt podkāstam? Varbūt kādam klausītājam arī būs iedvesma tieši kā jūs izdomājat, kad jūs nāksiet te, jo lielu visiem ir iespēja rakstīt mums Instagramā. Ja grib, var pats savu sarunu veidot te, vai arī sarunu veidot kopā ar mums. Nu, mēs jauniešu mājām, mums vispār iepatikās jauniešu māju pēdējā gada laikā, es domāju. Nu, mēs te uzstājāmies, un te ir daudz paziņas, kas mums šajā apriņķī ir. Un, mēs regulāri arī šeit nākam. Jā, kad ir pasākumi, mēs te bieži vien esam. Un mēs dzirdējām katru podkāstu studiju. Mēs, protams, vienmēr esam gribējuši būt podkāstā. Tāpēc tas likās kā tāds no-brainer. Es nezinu, tā vismaz ir man. Nē? Kā arī vienkārši tā teikt uzprasījāmies. Vai varam? Ja? Līdām atkal pa vidu. Paldies par šo sarunu, jo, manuprāt, šī bija ļoti vērtīga, ka arī daudziem jauniešiem kaut kas paliks prātā no tā. Varbūt kāds uzsāks jaunu grupu, varbūt arī jaunieši mājās kaut kādā pasākumā piedalīsies, ja būs atkal kādas jaunās grupas. Varbūt jūs būsiet jau kādam kā iedvesmotāji. Tas būtu jauki. Tas būtu jauki, to būtu ļoti interesanti dzirdēt, ka mēs esam iedvesmi kādam, taču tas būtu ļoti jauki, jā. Tas būs interesanti. Tas būtu interesanti, jā. Bet nē, ja tā notiktu koncerts ar kādu jaunu grupu, es noteikti nākšu. Jā. Jāievērtē jauniņi. Varbūt jūs varat viņiem atgādināt vēlreiz Instagram akontu, jo iesaku visiem piesakot, jo tur redzēs visu aktuālo informāciju par jums. @iiss avienojums. Izsavienojums ir 3 iburtiem. Man šķiet, arī rakstot īsavienojums varēs atrast. Arī visticamāk, jā. Mums logo ir melns fons, sarkana bulta un teksts īsavienojums. Jā, mierīgi atradīs. Jā, būs labi. Paldies visiem klausītājiem, un tad jau mēs tiksimies nākamēnes sanāk uz nākamo sarunu. Paldies. Paldies.